Cik saulaina diena šodien. Paskatieties. Ziniet, kur mēs atbraucam? Mēs atbraucam uz Saldu. Man te sievai netālu objekts, un es dzirdēju, ka Toms Erviks iegādājas fantastisku vietu. Un tur būs viņa office, Inferēja mītne un Optikspot arī filiāle. Un tā ir Saldus mednieku un makšķernieku biedrība bijuši. Un viņš, cik es dzirdēju, ka grib šito vietu saglabāt. Rekur, Blaumaņa 35. Rekur, vēl krievu valodā arī uzrakstīja. Viņš vēl nezina, viņš šodien rukā, jo te baigais bardaks bija. Mēs iesim ciemos, viņš nezina, ka mēs atbraucam. Ejam iekšā. Bez klauvēs. Strādā. Zāle. Kāds sakars? Ko tu dari? Kas tu dari? Mēs garam braucam. Ko tu domāji, mēs neatbrauksim uz tādu pasākumu? Čariks, čau. 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 Pāklā. Nu, tu izrunājies. Kāds sakars? Tu izrunājies. Tagad ņem tev salīti. O, jāptvai, salsmai. Moizīti. Ideāli. Tā, vecīte, es nevaru pabraukt garam. Mēs uz Ventspili, uz Saldu uz Ventspili, un es domāju, vajadzēja braukt pie tevis ciemos. Es šī tādu vesturi nevaru palaist garam. Jo tu man stāstīji, ka iepauzēt šobrīd. Jā. Davai stāsti. Es jau kaut ko pieminēju, ka te ir Saldus mednieku un makšķernieku biedrība. Bet tu mums vairāk... Te bija Saldus mednieku makšķernieku biedrība no kaut kādiem 60. gadiem. Cepuri novilksim vismaz nost. Mati kā ir izpūruši, tā ir. Jā, te bija Saldus mednieku makšķernieku biedrības ēka, kantoris, office, viss vienā, kur tika regulēts, sekots līdzi tam, kā mednieki Saldus rajonā medī, kā makšķerē. Šito telpu jau esmu nedaudz paspējis jau, kā teikt, pārveidot, lai pielāgot mūsdienu vajadzībām. Šajā gadījumā man tā doma ir, ka šī būs semināra telpa. Vēsturiski šitas bija tepat vien augšā pie sienas. Spalvas neasakas. Spalvas neasakas. Te bija agrāk te ir stāvējuši, arī vecajās bildēs skatoties, te ir stāvējuši, ko var redzēt, kur ir vēl krāsiņa palikusi. Tur stāvēja lapas ar to, ko katrs kolektīvs ir darījis. Tur visi Saldus rajona kolektīvi, es parādīšu bildes, tad jau redzēs. Viņš bija laika gaitā pārveidots, bija pieskrūvēti klāt plāksnes. Šeit sānos vēl bija divas koka bruses, pie kurām bija klāts kriemeļi abās pusēs. Un te stūrī bija ielikts trīsfāzīgais elektromotors, kurš tā kā darbināja tādu skrejošu cūku. Bet tā kā ēkā ir viena fāze, tad man īsti nav skaidrs. Man jautājums uzreiz trīsfāzu motors. Trīsfāzes motors bija vajadzīgs, lai... Alumīnijas vadi veci izskatās. Kuru gada šī ēka? 60. gadi. 60. gadi. Tad tev pilns ar vēsturi te? Man ir daudz vēsturi. Vienmēr sakot, šī nebūs šautuva vairs. Šī telpa netiks izmantot kā šautuva. Pagājušajā nedēļā paspēju jau uztaisīt modifikācijas pagrabā. Šeit būs semināra telpa medniekiem, kur satikties pasēdēt. Šausim pagrabā. Tu izjauci ko? Krasni? Vēsumā sēdēsim? Nē, saprot, viņi tik liela, tā kā taisi duris vaļā, tā tu uzreiz krāsnī iekšā. Labi, ja te bija šautuve, tad mēs ejam uz šautuvi? Nāc, es parādīšu šautuvi. Pagājušajā nedēļā savilku ķegumu. Savilku ķegumu, iztīrīju. Bišķi jau vēl bardaks ir, bet, kā teikt, jau ir krietni labāk. Šī būs plānotā šautuve. Tas ir šie visi aksesuāri, kas ir palikuši no vecās šautuves daļas, kas ir
kaut kādā mērā bijuši izmantoti. Jau pastaisīti reāli. Jā. Vislabākais man šitas patika vislabāk, kur tā bija tāda metāla mērķis, un kur trāpota gaisēm pa metāla mērķi, tad tīģeris tiek nomedīts. Tu tā kā saglabās Šitas viss palika. Tas ir, zini, no kā taisīts? Tas ir no krasas, cukām. No cukām. Un jā, tad es domāju, ka tuvākās 2 nedēļas mums jau te būs skrējušā cūka iekšā. Moderna? Nu, jā, bišķi modernāk uz alumīnija profiliem un tā, lai nav skriemeļi piedziņa. Cilvēki, es 1,75 m. Ja jūs esat 2 metru garumā, te nebrauciet. Nē, varēs atbraukt. Tur ir apmēram metra dziļa bedre. Tāpēc viņa tur? Es domāju, tas ir ūdenim. Nē, nu tā ir ūdenim. Bet ir opcija. Ir opcija. Kur ir rekord? Nu, principā, jā, pa basketbolistiem mēs padomājam. Jā, nu tur iekšā gan nekāp, bet... Ļoti labi. Nē, es negribu, es neizkāpšu jau. Bet jā, nu te ir doma, es paņemšu, iemetināšu leņķdzelžus, pieliks spinieri, tās pašas vecās plāksnes arī mentāli izmantosim, un būs skrejošā cūka Saldas centrā. Pašā Saldas centrā. Blaumaņā 35. Blaumaņā 35. Vieta fantastiska, vecīt. Jā. Es nekad nezināju, ka te ir tāda biedrība. Es zināju. Es vispār nezinu, kur ir Latvija biedrība. Es zināju. Mednieku mājas daudz zinu, bet biedrības ne. Mednieku mājas, jā. Nu, zin kā, tas jau viss ir saglabājies no PSRS laikiem, bet tad tas stāsts ir tāds interesants. Bija atbraucis pie manīm starp Ziemassvētkiem, jauno gadu bija atbraucis kungs, kurš tā kā, varētu teikt, ir īpašnieks ēkai. Nu, jau bijušais. Es viņam prasīju, ko tu te dari? Viņš saka, neko. Saka, tur kaut kas vēl notiek? Viņš saka, nē, es jau gribu pirkt. Viņš saka, mēs braucam apstīties. Tā es atbraucu. Kur negaidīt, ja? Jā. Negaidīja. To man vienkārši skumji vienmēr mājās, jā. Viņš izdomāja sev izklaidi vēl vienu. Vēl bišķiņu vajag. Bet, respektīvi, tu to visu atjaunosi? Un te būs kolektīvs kaut kāds konkrēts, vai te būs biedrība? Tas sākotnējais plāns, pateikšu godīgi, bija nedaudz savādāks, ko šeit varētu darīt. Bet tajā brīdī, kad es sāku šķirot visu, kas te ir palicis iekšā, tad es sapratu, ka te ir jāpaliek medniekiem iekšā. Bez šaubām. Te nav citu variantu. Vēsturi jāsaglabā. Ja ir iespējas, vajag saglabāt. Es tev uziesim augšā parādīšu. Cilvēki, tagad jūs zināt, kur viņš dzīvos. Kur viņš būs atradams. Pēdējās. Blaumaņā 35 saldus. Pēdējās 2 nedēļas, jā. Vakarā tikai. Galvenais pirmo nopirts labu kafijas aparātu. Kafijas aparāts ir, jā. Tas ir vienīgais jāierūcina, bet ir, nē, viņam vispār. Kafija būs, saldo kafija būs. Skatīties, man gribās pieskarties pie vēstures, man baigi patīk. Labi, davai, tad te nogriežam nost un aizjām uzies augšā apstīties. Laižam. Davai. Tev ir ofisiņš tur? Vēl nē. Tev ir veciet, es ceru, ka tev ofisa nav tik vesi. Tu tikai šitas šiltītes lūdzu saglabā. Nē, šitās tiks saglabātas. Šitā ir zāles šiltīte, tā paliek. Vecākais medību vadi, es zinu, kur tavs ofis. Tā arī viena no šiltēm, kas te ir palikusi. Reload, veci, mana vajība. Kafija. Mednieku kafija. Bars. Glazīti. Ārprāts. Tas ir viss, kas te ir palicis. Jā. Tad mums jāraksta atsevišķi, kā lādēt patronus. Es domāju, ka nevajag. Instrukcija? Es domāju, ka par lādēšanu mums nevajadzēs stāstīt, kā lādēt. Mums vajag vienkārši šitādu bukletu iztulkot. Protams, jautājums, cik daudz. Googles ar telefonu partulkos. Nē, bet buklets te jau stājas. Paskatieties, cilvēki, viss ir. Izmēri, skrotis, renkas. Viss pilnīgi ir, kā darīt. Tā arī te izskatās. Paskaties, ļoti vienkārši un saprotami. Viss ir saglabājies, viss ir pieejams.
Rekur, cik ko svērt, cik bērt. Labais. Nu ko, ejam tavā ofisā. Nu, ejam. Tā to mēs noliksim. Pie šitā tēmas vajag pieskarties. Pieklauvē, jā, pieklauvē. Pirms ej iekšā pieklauvē. No tās savas bērnības vēstures ir tā, kad tad, kad mana mamma strādāja, Saldū bija tāds mednieku veikals Mežezers. Vietējie gan jau, ka varbūt arī atcerēsies. Tad šitie plaukti ir no Mežezera, no veikala. Jo es atceros, ka es sīki zinu, ko darīju. Es aizgāju pie mammas uz veikalu. Šitos te skrūvēju vaļā. Jā, visi sīki tā. Tie bija rītīgi labi, šitos skrūvēju kaut ko darīt. vaļā. Telefonu tā nebija. Jā. Vajadzēja kaut ko darīt. Bet jā, brālīt, te ir milzīga vēsture par Saldu saglabājusies, par visiem Saldas medniekiem. Ja fonā varbūt var redzēt vai nevar redzēt, tur ir Latvijas Saldas mednieku makšķernieku biedrības biedru uzskaits kartes, kur kāds, kurš gribēja kļūt par mednieku, es tev iedošu interesantāku šito. Jā? Es gribu konceptu vienkārši paskatīties, kas tas ir. Es tev iedošu kādu, ko tu vismaz pazīsti varbūt. Reku, tas ir tā kā konvertiņš. Es tev iedošu šito tu vari iepazīties. To tu vismaz pazīsti. Nu, jā. Nu, mēs slēpsim, kura gada viņš piedzima. Skatieties! Bundzens Aivars! Un nāc dokumenti porādki, tūlīt mēs pārbaudīsim. Jā, tā kā konvertiņš. Jā, kas tas ir? Ui! Sākās. Tas ir iesniegums ar aicinājumu uzņemt. Tā viņš izskaties jaunībā. Uzņemt mednieku makšķernieku biedrībā. Otrā pusē tad šeit ir informācija par cilvēku. Ну, personas даты, притом, тут Иесниегум, заявление. Прошу принять меня в члены общества охотников и рыболовов Латвийской ССР. Apņemos ievērot biedrības statūtus un pildīt medību noteikumus. Ne, te divas valodas. Jā. Tāpēc. Otrā pusē ir galvotāji. Divas personas, kuras tā kā bija tavi galvotāji, ka tu sūdzes netaisīsi. Jā, man ir tas galvotājs, jā. Jā, nu šeit arī divi. Tev tas noteikti Arvīds bija galvotājs. Nē, man bija tiktokers. Armans. Armans, pareizi. Armans tev bija galvotājs, pareizi tu teici. Un tad otrs ir raksturojums no darba vietas, kas ir pielikts klāt raksturojums no darba vietas. Par to, vai tevi var ņemt vai neņemt. Nu, par Aivaru varbūt te ir drukāti. Bet jā, visi ir uz rakstām mašīnas taisīti iesniegumi. Es vienkārši pēdējo izlasīšu. Iesakam uzņemt Bundzenu mednieku kolektīvā paraksti. Tie ir ļoti nopietni zīmogi paraksti. Wow. Un tad tā nākošā tā secība bija tāda, ka tu saņēmi šitādā papīrīti. Kas tas ir? Tā ir mednieku kandidāta apliecība. Tas ir tā kā začotka, jā, universitāte. Jā, ieskašu grāmatiņu. Tajā brīdī tu kļūst par mednieku kandidātu, un tev ir darāmie darbiņi, kas tev jādara biotehniskie pasākumi, piedalīšanās medībās, jaunaudžu stādīšanas, meža kopšanas. Viņu līdz nesēja reāli, vai viņa glabājas kaut kur? Ne, viņa jau fiksēja, kas kadi ko ir darīts, un tad tur ir uztaisīti ieraksti. Un tad ir, kā teikt, atskaita par to, par taviem paveiktiem darbiem. Piedalīšanās biotehniskajos pasākumus, egļu stādīšana, kartupeļu stādi, kaut kas ir kapostu stādīšana. Sāknes tur lasīšana kaut kāda. Jā. Tālāk otrais piedalīšanās kolektīvais un individuālais medības. Rekord cuku medībā. Sloku medības. Sloks arī tad vēl bija. Es nepiedzīvoju. Nu, Briežu medības. Nē. Cūks, kas tas ir? Kas tas ir te rakstīts? Briežu un briežu medības cūkas varētu būt. Individuāli un cūks? Jā, varētu tā būt. Tālāk, teoretiskas apmācības. Ak, Dievs. Arī teoretiskas. Nolikums par LPSRS, medību LPSRS.
medību šaušana teorija un drošības tehnika. Labs. Visur paraksti datumi. Un 4. apmācība stenda šaušana un ieroču lietošana. Paklaus, bet tas viss darījās pa tiem 2 gadiem, ko bija pārbaudes laiks? Es nezinu, cik viņiem bija, godīgi pateikšu, es nezinu, cik viņiem bija pārbaudes laiks. Nu, agrāk tā bija, lai tu būtu pilnvērtīgs mednieks, dabūtu ieroci 2 gadus vajadzēja. Es kaut kad varu apskatīties šeit. Šitas man ir Opi brālis, kā izrādās te. Un te ir, viņam tas saturs ir tieši tāds pats kā Aivaram, bet te vēl ir tāds viena piebilde klāt. Tad arī ir šī rekomendācijas vēstule, ir iesniegums, ir apliecība. Šaušana pa kustošu mērķi no iespējams 60 punktiem. Tā. Viņš sašauva 30. 70. gadā ir pieņemts lēmums un iesniegt šitas ir 69. gadā. Tad gads pārbaudas laiks varētu būt, ka ir bijis. Varbūt pusotrs gads, jo šitas ir 5. janvārī un šitas ir 7. jūlijā. Te jūs atcerējums? Un te ir izraksts, te ir no jau Latvijas PSR mednieku makšķernieku biedrības saldas nodaļas blīdens kolektīva sēdes protokols. Un šeit ir šis te mednieks. Kas jau uztaisīja kaut kādu? Nē, te viss ir kārtībā. Viņiem beidzies pārbaudas laiks, un tagad viņi nolēma pieņemt mednieku kolektīvā par biedriem un atļaut viņiem kārtot eksāmenus mednieku apliecības iegūšanai. Tev no startā tev ir piešķirta mednieku kandidāta šī te kartiņa, kuru pildīja ciet ar tiem visiem darbiņiem, ja, kas bija jāpaveic. Mednieku kandidāta apliecība. Un tikai pēc tam, kad tu esi viņu pienācīgi izpildījis, tad tu vari pieteikties. Te kaut kā tā plānāk, te jau kur normāla lieta skatos. Izziņa, Saldus rajonas blīdene, iesniegums zaļavļēnijā, rekomendācijas ieteikumi. Tas jau arī bija. Šitā lapiņa ir pa vienu lapu vairāk. Mednieku kandidāta apliecība. Tā ir kandidāta apliecība. Tieši tā. Tad, kad viņš kļuva pa mednieku, tad viņam nevajadzēja. Jā. Un šītais te raksturo. Un daudz tev tādi? Kāds 1500 es rēķinu. Tev būs ilgi tur jālasa. Viņi jāsašķiro, jo tas viss Mēs atradīsim daudz interesantus cilvēkus. Viss ir jāsašķiro, jāsaliek. Kas jums vēl te ir? Tā, kas tās piemēram? Tie ir šaušanas protokoli. Paskatieties. No pakuļu šautavas. Apaļiem stendam protokoli. Paskatieties, viss fiksēts. Tur bija divi veidi šaušanas. Cietēja vāciņā. Tranšais un apaļais stends. Tie protokoli visi ir saglabājušies. Kāds Turks? Turks Vilnis, man liekas. Turks Kārlis. Jā. Turks Kārlis varētu būt. 18 punkti. Šitas ir Čakāns, tas no Remtes. Viņi te daudz bija. Arī tie, kas vēl joprojām tranšē šauja tādu ar tevi. 82. gadā. Nē, bet šis ir apaļais stends. Man 2 gadiņi bija. Jā. Paskaties. Tas viss pierakstīts. Mēs zinām, cik jūs šaujat. Šāvāt. Rezultāti nav spidoši, bet nav slikti. Nē, ir arī ļoti labi. Zini kā, te jau rekur ir. Te pa katru gadu? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņi ir tik, cik lietvedība te baigi nopietni skatos piepildījušies. Te, piemēram, ir no sacensībām 1986. gads, kur ir te jau protokoli. Nav cietēja vāciņa, jau šādas pazuda. Tu redz, kas te vēl ir saglabājies. Uhtī. Tātad pa kustošo mērķi ar lodēm 88, 72 un komandas. Mēs te runājam arī ar vietējiem saldiniekiem. Tad, principā, tajā laikā kolektīvi viens otru izaicināja. Tā kā
mačoties. Jo, Tas cik skaists nosaukums komanda. tas ir arī kolektīvs, tie ir arī kolektīvu nosaukumi. Nopietni? Jā. Mums ir tas visu cieņu. ir draudzīgs smuks kolektīvs. nosaukums. Tas man Un, jā, garķi, lutriņi, pampaļi, ramta. Remte. Nu, te ir doktora rokraksts, Jā, jo tu esi apvidvārds, nezinu. Sijugov, jā. Bet, Nu, te ir bet tu pasties, cik daudz džekeri ir šauši tajā laikā, kur 86. gada 7. oktobrī 32 cilvēki ir šauši pa kustošo mērķi. Bet, zin kā, viss ir rakstīts ar roku. Mēs esam normāli izlaidušies ar datoriem un Exceliem. Jā. Šitas ir viss rakstīts ar roku. Tā viņš tur tajā Excelī paliek, un tur viņš arī ir. Bet... Datu aizsardzībai te personas kodi nav, ja kas. Nē, tā nav. Vārdi, uzvardi, punkti. Nu, labs. Nu, ko es jums pateikšu? Lai cūku vinētu, tas ir tranšēs stende. Jāsašau 95 punkti no 100. Apaļa stenda pirmā vieta 54 no 100. Nē, 142 komandai. Bet individuāli 86 apaļai stenda. Tas cik sērijas? Jā. 4? Man liekas, kad... Tev pa kustošu mērķi ar rodu? 3 sērijas un 4 sērijas. Nu te jau nopietni veči savācās jau. Galvenokārt, kas ir kaut kāda 160, 165. Nē. Es skatījos vienkārši uz augšu 300. Nē, tas ir no 2 sērijām. Cilvēki tajās laikos nešauja 100 no 100. Nešauja? Jā. Tagad... Es uz cūku vispār līst negribu. Tāpatās jau nav slikti. 81, 84, 90. Veči čortojās pa vienu punktu zaudēt. Es domāju, jēzi. Tajā laikā jau šitā aprīkojums arī nebija. Es domāju, ka tik nikns, lai varētu... Stenda šaušana vispār kā tāda bija Latvijā attīstīta vienmēr. Bija? Jā. Bija. Joprojām ir. Tu tā kā vēl cīnies. Un vēl daži cilvēki Latvijā cīnās ar to. Nu, vēl kaut ko dara. Lai tas būtu, un mums ir Latvijā pietiekoši daudz šautuvs. Nu, šautuvi jau nav pat vajadzīgi. Ir vajadzīga kustība. Un, ja ir kustība, tad jau varbūt arī sākās kaut kāda darbība. Es atdodu atpakaļ. Tā, jā, svina kaviāru. Noliksim te. Svina kaviārs. Tā, šito vajadzētu otrādi. Nē, labi. Šito mēs atradīsim. Nu, jā, te ir šādi dokumenti. Šeit ir trofeja vērtēšanas komisija, nodaļa rīkojumu, medību suņu audzēšanas sekcija, ir ciltslietu kartiņas. Nu, vienmēr sakot, biedrība ir bijusi liela un pamatīga. Apliecība par šaušanas normatīvu izpildi. Lūdzu! Jā, tāds arī lai te daži atbrauc uz šaušanām. Es Rīga noliku sašau. Nē, rekur ar apliecību apstiprinātu turpmāk. Nu, un tad vēl ir visādas literatūras. Cilvēki bija nopietni pieķerojušies pie šitās lietas. 2 nedēļu laikā baigi nav sanācis vēl šitiem papīriem iziet cauri. Kas tas ir? Tas ir elektroniskais mērķis? Tas ir gaisens mērķis, bet šitas nešancē. Jā, es pieļauju, ka te varētu būt tā, ka pa šito, ka tu iešauji, un tā lapsa te kaut kur tā kā aizskrien projām, jo te var redzēt, Nokrīt? Nu, es nezinu, vai nokrīt. Jā, man bildīgi gribās palaist. Viņš jāiet. Es skatos, tev arī tur sanās. Jā, tur arī ir sporta šāvējs. Nu, viņš to roku kustina, bet viņam viņi ir izlausta. Bet šitai te orkstiklot, tāpēc, ka, ja iešaus, bet laikam nav šauts, es neticu. Nē, kur ir skrāpējumi. Jā, nu, tu tā kā atjaunos šitādu pasākumu. Šitie jau arī. Kur vilki? Vilki. Viss kaut kas ir. Vilki ir, brieži ir, pūtis ir. Tev te dara daudz darba. Nu, jāapvāc, un tad ir tā doma, ka šo konceptuāli šis būs mednieka nams. Šis būs mednieka nams, te būs semināra zāle, mazā kuhņa, virtuvīte. Šito telpu es tā kā gribētu kaut kādā mērā pats izmantot. Pagrabā būs gaiseņu šautuve.
kaut kādā tuvākā pārskatāmā nākotnē visticamāk, kad otrajā stāvā būs iespējams pa nakti palikt. Atpūtas telpa? Nē, es domāju, ka pa nakti palikt. Tad es varēšu biežāk braukt ciemos pie jums. Mierīgi. Es domāju, augšā, jā, viesmedniekiem, tāpatās uz saldu mums te braukā. Būs vieta, kur satikties. Jā, vieta, kur satikties. Galvenais, lai pēc tam akna nebūtu palielināta. Nu, virtuvē jau būs normāli, tur viss būs kārtībā. Kas tev vēl interesants? Ragi? Ragi, nu es nezinu, skaties, kas tev tur interesē. Sokola pulveris. Saldas mednieku makšķernieku un biedri, kaut kāds biļetes. Albumi, šitā kartoteka. Tā ir kartoteka, tur ir 9 kastes ar biedru kartiņām. Dambretes var uzspēlēt. Rekur, kas ir medību sekcija, makšķernieku... Makšķerēšanas sekcija. Es nezinu, es neesmu viņas taisījis vaļā. Finanšu atskaite. Nē, nu tur mēs nelīdīšam. Finanšu... Reku trofeju vērtēšanas komisija. Medību suņu audzēšanas sekcija te bija. Nodaļas budžets. Laikam uz visiem gadiem. Te ir, izskatās kaut kāda čupa. Te visa grāmatvēde. Grāmatvedība. Šitais, kas tas? Te izskatās, ka te ir visi trofeju mērīšanas rezultāti. Nu, te viss pa paciņam, viss tā kā pienākas te. Preču naudas atskaite. Grāmatvedība. Johaidī, viss precīzi. Kāpēciņa pie kāpēciņas. Kāpēciņa pie kāpēciņas. Jā, valsts ieņemuma dienas izdomās pārbaudīt finanšu atskaiti pa 96. gadu. Šitai biedrībai, welcome, mēs esam gatavi. Šitam jābūs nojaukums. Nē, mēs tu. Es gatavs. Nē, paņem piesēd, es tev kaut ko citu parādīšu. Man interesanti, zinu, ka te ir... Šitās ir tādas smukuma lietas, ko gribētos vēl kādam citam parādīt. Atklāšanas pasākumā, gan jau es viņus kaut kur sastutējuši. Mednieku joki? Nē, šitie nav mednieku joki, šitos sauc par... Stengazeta. Stengazeta, tieši tā, sienas avīzes. Sātiņu kolektīvs ir šādi. Te bijis sarūpējis, tas ir kurš gads? 82. Kur zvērādu plāna izpilde Jurgenovskis, aktīvākie zvēri piebarošanā un medībās. Nav aktīvi kaķu un suņu atšaušana. Jā, nu tā bija... Nestrādā revīzijas komisija. Nu, redzīt, tajā laikā diezgan atklāti runāja par suņu un kaķu. Viņiem štata makslinieks bija vai viņi paši zīmē? Es domāju, ka viņi paši zīmē, tāpēc, kad vai medniekiem un makšķerniekiem bija bērni sēdē un zīmē visu laiku? Tekstus tikai pieauguši. Kur ir kaunas taps par šaušanu palni ar enkuļiem. Renka zlo. Šitos mēs paņemsim malā. Kas tas ir? Te ir visādi. Saka, tās sienas. Bebra grauzējums kaut kāds 81. gada. 81. gada varēja bebru šaut vēl? Vai viņi bija sarkanē? Nu, es nezinu, kas tur ir rakstīts. Nevienā brīdī viņi jau bija vēl aizsargājumie kaut kādā momentā. Jā. Es nezinu, ilgais teiks un rakstīts bilde rekur bebru un rakstīts, vai jums tas vajag? No jā. Koka diametrs 58 centimetri. Droši vien cīnījies, bet to vajag bebrus atļaut. Nu, ticamāk. Nu, šito varbūt uzvārds tur nerāda, varbūt, kā teikt, visādi var būt. Bet 79. gadā sienas avīze par to, kad 2 mednieki ir nomedījuši 3 āņus un ir ierosināta krimināla lieta. Uztaisīja tādu karikatūru. Kura gadā? 79. Jā, 79. gadā. Mans favorīts no visiem šitajiem ir šis sātiņu kolektīva uzaicinājums uz pīļa medībām. Tas varētu būt, vai, respektīvi, novēlējums. 16. augustā. Novēlējums. Ret kolēģija, sātiņu mednieku kolektīva. 4. Tā kā piena. Vairāk tā nav, bet lūdzu. Kāda vēsturē? Interesanti cilvēki dzīvoja. Jā. Tagad... Kur ir par Džeku, kurš uz pīlēm aizgāja ar lukturu sēdēt. Par to viņš ir izslēgts. Nu, visticamāk. Minētais pīļu mednieks izslēgts no biedrības. Arī tā kā par malu medībām. Svāršiki, ārā. Rekur vēl ir svāršiki. Rekur vēl ir svāršiki. Lūdzu. Bet... Nu, pagadi, zaic, rakstīts. Šāda veida draudzi, labi.
Nelasīsim. Lai nekompromitētu Bet cilvēkus. strādāja viņi arī diezgan dušīgi. Kur ir Zirņu mednieku kolektīvs, Dūrupas mežniecībā, meža atjaunošanas darbi. Jā, skaties, visi stāda, visi ar lapstām. Nē, rekur šitai te, kā viņa tā ir kartiņā. Kartiņā, jā. Tas Tur arī, bija viss arī rakstīts, jā. Šī ir arī tā, Tur teiksim, nopietni tā darbi. viena no atzīmēm. Kur ir Dūrupas mežniecība, kur starp medniekiem vēl Alns ir iemanījies. To gan es nebiju, to es tikai tagad ieraudzīju. Jā, tiešām, jā. Tur ir... Zin, ka šitais pierodums nevar palielināt jums. Palielināt nevar. Es izdarīšu tā, un mums operators tā izdarīs droši. Nu, tā kā, jā, ir katrā ziņā interesanti šitam visam pieķerties. Es neesmu vēl izbūries tam visam cauri, bet... Respektīvi pie tējās, jā, ilgos ziemas vakaros, tev būs ko darīt, un jums būs ko darīt, palasīt. Tā kā, jā. Kas tev pa grāmatām tur? Grāmatas, es skatos, tev pilns. Vai grāmatas. Tu laikam savās interesantākas. Es neesmu baigi neko izšķirojis. Stenda šaušana. Šī nav, man liekas, kad ārkārtīgi daudz mainījusies. Viņa kaut kad nesen, protams, rediģētā versijā izdeva. 57. gada. Varbūt tas ir oriģināls? Es domāju, ka šis ir oriģināls. Šitas ir oriģināls. Tad, kā teikt, pieskaroties šitam te mūsdienu situācijai, tad te ir tādas... aktuālās grāmatas meža dzīvnieku skaits un tā regulēšana, mednieku un makšķernieku problēmas. Šito mēs pieķersimies. Un mednieku saimniecības jautājumu. 80. gada galvenā meža dzīvnieku skaits un tā regulēšana Latvijas Republikā. Galvenā. Tas viss jāizlasa ir, kā teikt. Vispirms tas ir jāizlasa. Ar grafikiem, ar bildēm, ar datiem, cipariem. Man šitais interesē mednieku un makšķernieku problēmas. Kādas bija problēmas 68. Bija vēl Dargie kaut kāda grāmata, skatītāji. bet es viņu nevaru atrast, kuras viņi kaut kur iestūķēja. Man vienkārši interesē, kādas bija problēmas. Aluksnieši piebara zveru ziemā. Tur tik daudz sniega bija agrāk kā nekāda. Aktuāli medību saimniecību organizācijas jautājumi. Mednieku pienākumi ziemā. Salīga barība, meža cūkuma un gardums. Jā, pamaniet, gazam uz zemi un problēmas nebija. Cūkas bija, viss kārtībā. Tagad barotavas universālas, interesantas medību iericība, palīdzība iztā laika. To mēs arī visi darām. Te nav problēmas, tas ir vienkārši darbs. Cilvēki darīja savu darbu. Biedrība, rajona biedrība ir bijusi tā, kas ir, kā teikt, organizējusi tos visus darbus un sekojusi līdz, kā strādā, kā darbojas kolektīvi. Un kā ģerāt. Jā. Tā kā ir materiāli, ir daudz. Un makšķernieki arī atcerēt. Makšķernieki arī tur bija, jo viņi bija visi kopā. Socialistiskas sacensības vērtējuma sistēma 68. gadam. Tur ir punktu sistēma par sabiedriskā karta veiktiem pasākumiem. 100 kg siena aboliņa sagatavošana – 1 punkts. 100 kg barības, 100 barības slotiņu – 1 punkts. 100 kg sakņu ievākšana – 1 punkts. 10 kg ozolu ziļu – 1 punkts. Kas mums interesantākais? Tā, kur lielāki punkti? Zivju dīķu ierikošanas darbi vienam dīķim. 20 punkti. Bet platība nemazāk par hektāru dīķim var būt. Nākošais vēl labāk. 30 punkti. Viena apaļa šaušanas stenda uzbūvēšana. Ko viņi tur darīja? Šāva? 30 punkti. Tā, un viena tranšēja šaušanas stenda uzbūvē. Nemazāk kā 6 mašīnām. 50 punkti. Priekšām tie punkti? Tu zini? Viņi sacensās kaut kā? Kolektīvi un biedrības savā starpā sacentās. Un? Tad es nezinu, jāapskata rekordu uzvarētāju noteikšana. Rekordu rakstīts, tur jau tas viss nolikums ir. Es saku, es neesmu tur iedziļinājies, bet... Apbalvoti prezentēti centrālajā padomā. Te rekordu vēl nav lasīts. Tev es tur nezinu. Tāpat nav atvērta bijusi. Redzi, tad nesacentās. Uzvarētāju noteikšanu, godalgošanu. Nolikums par malu medniecības gadījumu atklājēja prēmēšanu. Pa malu mednieku prēmēšanu. Un
Tā, bet ar maliķiem vajag cīnīties visos laikos. Es dzirdēju, ka tev ir pirmais saldus briedis arī, kuru maliķi nogrieza. Ja? Ragi ir. Kaut ko tu man stāstīji pa telefonu. Jā, tas man ir. Ir? Ir. Tūlīt atnesīšu. Jā, vai? Tūlīt atnesīšu. Palas iedzīvinies. Tātad godalgošanai. Pirmās vietas ieguvēja apbalvo ar ceļojošo biedrības vimpeli. Pirmās pakāpes diplomu un premes ar aļņu licenciju. Tomēr ir, redziet. Kaut lai tas būs. Otras vietas ieguvēja apbalvoja ar otras pakāpes diplomu un preme ar 2 meža cūku licencēm. Un trešo vietu ar premes un 2 stirnu medīšanas licencēm. Interesanti būtu parunāt ar vecākiem cilvēkiem, kā viņiem tur gāja tā atgriezties vēsturē. Interesanti. Jā. Rekur. Par to, ka jūs atklājāt malmēdniekus, kāda veida tas ir up to you, konkrēti ir prēmijas, rekur 50, 30 rubļi, 20 rubļi. 50 rubļi, tā ir liela nauda bija. Nav nejausmas. Palni vai stalbriežu nošaušana malu medības izmaksāt vienreizē prēmiju atklājājiem vai grupai 50 rubļi apmēra. Rekur ir. Te ir gravējums apakšā, kur ir iegravēts nošauts nomalu medībās 1953. gadā. Te īsti nevar saprast. 2. oktobrs varētu būt kaut kas tāds. Saldus, mežniecība, 8, āķa, apg, 32. kvartāls. Bet paskatieties, viņi tajos laikos medīja selektīvi, pat maliķi. Tu cepuri nost. Jautājums, kā tajos laikos tie brieži bija, vai šitie jau neskaitījās, kā teikt, labi jau? Cik tad tie brieži bija, kad viņi nezinu. Introducēti, bet jā, Kādi brieži vispār bija agrāk? Es nezinu, godīgi. Tagad mums tādi diži jau viņi izauga. Tagad jau jā, bet... Vai agrāk tādi skraidē? Es nezinu, godīgi. Aļņi es zinu, ka bija tādi drūmi, jā. Briežus jau ieveda, izlaida Latvijā. Jā, vācieši. Bet kuri gadi tie bija? Un 53. gadā diez vai, kad... skatoties šobrīd, kā ir medījuši. Kura gada vācieši viņus ieveda? Tas jāskatās tajā cilvēki, kurš zina, uzrakstīt Kalniņa grāmatā jāskatās. Mums ļoti interesanti. Mēs gribam atgriezties pagātnē. Jo mūsdinieku vēsturi mēs zinām, bet tālu. Medījamo dzīvnieku novērtēšana. Man ir tāda grāmatiņa, bet ne tāda, bet... 74. gada. Interesanti principi saglabāt. Kad paņem rokās un rokas netīras paliek. Bildītes kaut kur redzētas. Jā. Es domāju, visi šitie vērtēšanas sistēmas un principi ceļo. No vecā ņemts, protams. Tas viss ir no vecā ņemts. Jāži, tas ir cepuri nost. Jā, tas pašas bildes visas. Vienkārši ciparots un palaists. Jā, rekur briedīši. Lūdzu, Tauriņš un Jansons raksta. Tauriņš un Jansons. Vecīt, tas izklaidi sev te izdomāja tā. Ir. Suņa medību, suņa apmācīšana. To var arī paskatīties, sanāk. Tu esi tajā grupā noteikti iekšā. Es iegāju, jā, es neesmu, bet man baigi interesanti, kā viņi tur šumēs. Bet tur pa lietu, starp citu, visu cieņu. Labi sakārtota grupa. Super. Kura? Medību suņu. Nē, tajā grupā es neesmu. Tu neesi? Nē, tajā grupā. Nē, nevajag. Man nevieno. Es paskatīšos, kā viņi pareizi saucās. Nevieno, man tikai 2 daļi klāt. Man vēl viena grupa nevajag. Nē, es no dažiem izdevos. Tāpēc, ka pa daudz bišķi. Man telefons sēžas baterijā, tāpēc, ka WhatsApp grupas tikai strādā. Jā. Kas te vēl ir atvests? Te man kaut kāda termiķi ir atvests. Asinspēdu suņi. Un kā viņi tur meklē? Tie stāsti, baigi interesanti, ja godīgi. Tā ir atsevišķa tema. Uzaicināt.
Viņi tur brauka pa visu Latviju, gatavi ar saviem suņiem tikai, lai dabūtu to asinspēdu cepuri nost. Un, es nekad nedomāju, ka mums ir masveida tā cilvēkus vajag uz šautu sūtīt, lai viņi iemāca šaut. Bet labi, es jokoju. Medības paliek medības un visādi gadās. Un paldies Dievam, mums te bija gadījums. Un man gandrīz uz Bārbeli no grobiņam bija gatavs cilvēks braukt. Cepuri nost. Tie bavāriešu saimnieki, tie jau, man liekas, ka liela daļa tur ir bavārieši, bet tie jau ir traki jau pēc definīcijas. Te saldu ir Artis Čukna, viņš ir, man liekas, ka arī tajā asinspēdu grupā, gan jau, ka ir iekšā. Viņam laikam, šogad viņi runāja, viņš atrada bulli pēc 48 stundām. Jā, es kaut ko lasīju. Jā. Tur, kā teikt... Bet tur arī 72 stundas bija kaut kāda. Varētu tā būt. Cepuri nost, tur savācās tā informācija un viņi ir liederīgi. Ja viņi ir vērtīgi un liederīgi, tur jau tā lieta. Nevis vienkārši palasīt, bet liederīgi. Jā. Nu, un te ir tieši tas pats, te gribās teikt, ka ļoti daudz, kas ir liederīgs, tikai tas viss vēl ir kaut kā jāsastrukturē. Un tad jau kaut kāda skaidrība radīsies. Kur ir, piemēram... Tas ir vēl interesants. Bildes. Rīktīga vēsture. Šitā ir viena no maniem favorītiem, jā. Zaķu medības ar suņiem, ar zirgu. Ar suņiem, ar zirgu. Paskatieties, cik labi. Es nezinu, kā viņus varēs pielikt, nociparot kaut kā un dažas ielikt, uztaisīt albumiņu, paskatīties beigas. Kur bija? Paskaties, kāda māksla. Tā ir mūsdienas, jā. Lidojošā aļņa, tas ir normāli. Man arī līdzīga ir ar forwarderi. Šitā. Paskaties, māksla šitādu rāmīti jāliek. Šitā ir mans favorīts. Tā, spriežot pēc briežiem, jā, droši vien. Tagad ir brieži arī tādi maksimāli. Lūdzu. Es gan neesmu saticis tā kunga dēlu klātienē, lai noskaidrot, tas ir vai tas nav, bet šitas nebūs. Kaut kur viņš man te bija. Vienmēr sakot, kad es te sāku darboties, tad es atradu vilka galvu, kurai ir salauzts apakšžoklis, un vēl vienu uzrakstu arī, pie kura klāt pielikts vilka galvaskauss, un arī šī kunga. Es ceru, ka tas ir viņš. Viņa uzvārds. Jā, un tad es, kā teikt, tur sāku tajā vietējiem runāt, un tad viņš tur ir, kā teikt, izšķēdīts bišķiņ. Bet tas bijis tāds, kad Zvārdas poligonā vienā medību reizē viņš esot 3 vilkus nomedījis. Tad šī ir vienīgā bilde, kur ir džeks ar 3 vilkiem. Es domāju, ka tas tad ir viņš. Šito bildu varēs dēlam atdot. Ar buķeni. Jā, viņš vairs pie mums nemedīja. Viņš medīja jau citos medību laukos. Diana palutināja. Te ir visu cieņu vīram. Un visi ar gludo. Tad jau karabīns bija ekskluzīvi. Karabīnas varēja tikai šitie te vadītāji vai kas tur? Nē, jā, bet tas arī bija, man liekas, kad uz pašām beigām tikai kaut kādi tur tiem 70 gadi, man liekas, kad jā, tie, kuri organizēja priekš augststāvošiem. Medības, kad bija skaistas bildes, skaista literatūra. Bet redzēt, tev, lai šito visu ielikt rāmīti, tev to zāli pamaz būs, tev vēl eko vajadzēs būs jāizlasa, kā teikt... Diki utki Belarusī. Belarusī utki, jā. Būs jāizlasa šitā te labākās bildes, un tā arī viņas jāliek rāmītī pie sienas. Un tad ir doma šogad, gan jau, kad arī Saldas novada svētkos pieslēgties klāt un caur šo vietu arī popularizēt medniecību, visticamāk. Bet te ir materiāli interesanti. Jā. Viņi saistoši mūsdienā arī daudz kos. Paskaties.
Es lasu visur, kur redzu, kur pardodas mednieku grāmatas pa medībām. Es mēģinu viņus nopirkt, sevišķi vecas. Baigi interesanti, ar mūsdienu informāciju. Man liekas, ka pats krūtākais ir tas, ka tas viss ir taustāms. Jā. Tas viss ir taustāms, tas nav kaut kur nodega cietais disks un pie tā tu vairāk netiec klāt un aizmirst. Latvijas medību un medību saimniecības nolikums. Jā. Nodaļu pieredze. Tas kaut kādas viedokļa apmaiņas. Mednieku ekskursijas. Kā Limbažos organizēja atpūtu? Lūdzu. Jā. Stučkas rajona nodaļa. Tā kā jā, informācija ļoti, ļoti daudz. Dabas aizsardzības ekonomiskie aspekti. Esmu sagatavojies, ka tu būsi šodien ieradies tik, lai varētu visu parādīt, bet es domāju, ka gan jau, ka tev uz atklāšanu būs jāatbrauc, visticamāk. Es tagad zinu, kur tu dzīvo. Jā, tagad tu zini. Tagad cilvēkiem viņš neaicināja, bet es visus aicinu. Ja jūs brauciet gar saldu, obligāti iebrauciet Blaumaņa 35. Jā, mednieku nams. Es domāju, viņš te būs regulāri. Viņam te ļoti, ļoti daudz darba. Jūs arī varat atbraukt starp citu palīdzēt uz talku. Bet atcerieties, 2 dienas vajag talka vienmēr, jā. Jo smags darbs, braukt mājās, tev vajag uzsākt no otra stava, lai kur palikt. Jā, tur jau palikt. Ja dikti grib, tad jau tur var arī palikt. Nav jau tik briesmīgi. Un jūs varēsiet pieskarties pie vēstures. Pie vēstures, jā. Šitien man plāns ir tur tajā semināra zālē kaut kādu divančiku, kad ir kaut kāds krēsls, galds un šitas te skapis, kur tu vari apsēsties un vienkārši paņemt palasīt grāmatas vai palasīt kaut ko no literatūras. Rekur apmetījums platības Latvijā. Rekur pa hektārim kolektīviem ārprāts. Dievu labs, vecīt. Es atstāšu te. Un tev tur ir reload kompleks. Gludējam, jā, te ir gludējam pilnais reloads. Man bija, mums... Ar kapseļu izņemšanu, kapseļu iepresēšanu, pulveru dozēšanu, kur sokols stāv, bars arī stāv. Tas ir mednieku kafija, tas sauc. Mednieku kafija, jā, tāda te ir turēta. Es te šautūs kolēģi Intu runāju, viņš ir arī iekšā šajos te protokolos par tranšēju stendu, viņš tranšēju šāvu. Viņi jau lādēja patrons. Sēdēja, lādēja un tad gāja un šāva. Tad, kad tu eko atjaunosi, tad mēs varēsim pieķerties pie lādēšanas. Jā. Taisīt šortiņus, jā. Es domāju, ka lādēšanai tur varētu būt diezgan sarežģīts. Es kaut kādu pieskaros, bet atdevu cilvēkam tukšas. Kas šitas bija? Šitais izņemt no boķenes, ja tev iesprūda. Rekur ir. Šitais, rekur... Lodes. Slampēt iekšā. Redzi, viņš multikalibra. Jā. Hop, un iestampāt, jā. Skaidrs. Multitaskingam. Rekur ir lodes, tādas, lodes, šitādas, kaut kur ir 3 dozatoriņš. Dozatoriņš vēl viens. Kur ir dzelzene ar svina apvalku. Te ir kaut kāds virpotējs. Bet viņai ir apvalks riņķī. Sveiciens monolītam, jā. Jūs nebijat pirmie. Paskaties. Kur ir šitādas. Interesanti. Latuņka svins pa vidu. Ļoti interesanti. Šitās tīras dzelzenietas virpotājs. Mēs esam salds rajonam izlidot cauri. Es Latvijā atradu kaut kā, es neatceros modeli MC. Viņas Latvijā, nevis Latvijā, bet pasaulē bija saražot vienu no pirmiem MC. Ekskluzīvi ieroči. 6 gabali. Šito es nerādīju. Saražoti vesturē. Un es atradu vienu Latviju pie cilvēka, viņš par apsargu strādu, mednieks, un viņš gribēja notirgot tur ar policiju, kaut kādas problēmas bija ar seifu, un viņš gribēja notirgot to ieroci.
Un es biju šokā, ka es ieraudzīju to ieroci, un ārpuses, viņš bija tāds pabružāts, bet viņam stobri pilnīgi nebija. Pilnīgi izšauti, ārpras. Prasa, ar ko tu šāvi? Es tikai ar lodi, un viņš šāva tieši ar šitādām virpotām lodēm, un tur stobri bija beigti. Bet es viņu gribēju tīri vesturī paņemt, bet pēdējā brīdī cilvēks teica, nē, pat ja mans dēls negrib, tāpat es viņam atstošu mantojumu. Ko vienkārši? Cerēsim, ka... Bleķi klucis. Par to es arī stāstot šitiem bleķiniekiem. Kā viņi bojas stobri. Konteineri viņa nav, tāpēc... Jā. Tā te arī tur izskatās. Papirnieces vēl. Papirnieces. Bet šitais 20. kalibrs. 20. vai 16. 20. paskaties. Pamatka. Jā, 20. Lūpiņas. 16. ar kaut kur bija. Te ir ko darīt. Te ir ko art. Jā. Kā teikt, jāicina vecie. Tad tu apvienosi mūsdienīgo ar veco, jā? Mūsdienīgo ar veco, jā, jo, kā teikt, izskatās, ka no vēstures jebkurā gadījumā ir jāmācās, jāpaskatās, ko viņi ir darījuši, ko viņi nav darījuši un izdarīt secinājumus. Un te cilvēki varēs atnākt paskatīties, ko piedāvā Optics Spot un Inferei Latvijā. Jā, tas arī būs. Nepavēlti viņi te stāv. Jā. Interesanti viņš savu izklaidi izdomāja un ofisu. Normāli, ja darbs ir jāapvieno tāds, ka, tev viņš patīk, ir sirdslieta, kur ir medības, kur ir vēl medības, tas vēl ir tas, un tas viss tāds komplicēts kustība, lai smadzenes strādā. Viss ir sasaistīts. Viss ir pareizi. Tīklošana. Mūsdienās to pa tīklošanu sauc. Jā. Satīklojās. Es skatos vienkārši, es atceros, ka es atjaunoju savu māju, un tad es skatos, kā tev te bija šī situācija labāk. Tev ilgs ceļš kāpās. Man? Jā. Man jau, zin kā, man šitas te plāns šobrīd ir tāds, kad lielo telpu, es domāju, ka šonadēļ izkrāsoju. Es domāju, ka video noteikti nebūs samontēts, un es jau varēšu uztaisīt jau pirmos video, jau te pirmā telpa ir gatava. Šortiņus taisi? Nē, varēšu pielikt klāt video beigās, kad mums jau ir gatavs. Šitas viss uzreiz uz turienu lielākā daļa. Šitam te, kas tam te jāizkrāso arī. Šito telpu es nemainīju, šitā telpa paliek tāda, kāda viņa ir. Varbūt mēs podkastam uztaisīsim atsevišķu kategoriju. Mednieku nams. Mednieku nams. Jā, un tu tur liksi rilsas visos, lai mēs redzētu to attīstību. Nē, zikā, rilsas nevajag pilnu sižetu. Es par to arī domāju, bet tajā brīdī, kad man jāpaņem telefons, tad es vienkārši, es labāk vienkārši ņemu kaut ko sāk darīt, nevis kaut ko mēģinu nofilmēt. Jā, tev vajag tad līdzsabiedrot. Šitā mēra. Saldos MRS. Sesils tas nav. Jā. Tas ir, teikti, koku diametram. Ragu mērītais. Nē, gan jau, ka bebra galvas kaus arī var nomērīt. Jā. Bebra galvas kaus gan jau, ka arī var nomērīt. Normāls bīdmērs. Te vēl kaut ko sarkanu. Ko tu sarkani ieraudzīji? Apliecības kaut kā. Tā ir mednieka apliecība. Министерство обороны СССР, военно-охотничье общество, охотничий билет. А viņi bija pakļauti zem Министерства обороны? Es nezināju. Es nezinu, es varu apstīties tam džekam, kur es pazīstu. Miervaldi. Министерство обороны СССР, военно-охотничье общество. Tādas apliecības bija. Dainis. Vai tie ir tādi cilvēki jau tādi neparasti? Nē, šitas manā medību kolektīvā medīja. Jā. Vēl jauns puika. Arī tagad. Sveiciens Dainim. Zirups Dainis tur. Jo. Te interesanti. Tā kā jā, šitās ir kaut kur vēl jāatrod tām kartiņām. Ceļojušie kausi ir? Pareizais. Ceļojušie kausi? Tu paskaties. Varbūt ceļojušais palaidīs tālāk ceļojušais kauss nav, bet šitas ir senākais 1967. 68. gads. Apaļais stends. Redziet, kā jūs sapratat jau. Bet paldies ir telefoniņš, ceļojušais kauss, jā. Ceļojušais kauss, vai tad viņš ir? Jā, ceļojušais. Vecit, viss, aiziet.
Tad Toms gan jau organizēs Ceļojošo kausu. tikai kādu disciplīnu. Apaļā stenda un gan jau palaidīs tālāk. Un Kā tas ir šito es vairs negribu laist tālāk. Kāds sakars? Cīnījās, kur tur bija, kur gramatiņas, tur pilns saraksts. redzēju, Stenda jā. šaušana, oriģināls tev. Lāsiet, cīnieties, padarīt. Tu pats teici, tiklus, tur vajag kaut kā kustību uztaisīt, lūdzu, taisi. Ceļojošais kauss apaļā stenda šaušanā no Saldus nodaļas. Tad taisi Saldus novadā. Saldus novada, tad starp kolektīviem. Nu jā. Viss. Lūdzu. Saldus kolektīviem būs izaicinājums. Kas tev vēl tiks izsūtīts. Vēl viens, ko jūs tur, kas tur, vēl no koka ir rekur? Jā, bet šitiem nekas nav virsū. Nekas? Viņiem nav vispār nekas virsū. Viņi ir... Nu, šito viņš jaunu šiltu uztaisīs tad. Es jau nezinu, pa ko viņi ir, jo rekur vēl viens ir. Rekur ir vēl viens. Bet redz, visi koka kausi. Šitais pītais. Tas ir pītais, jā. Bet nekā nav virsū. Skaidra ziņa, kas tie tādi ir un par kādiem nopelniem gan nav. Puteklīši. Nosit gadsimta puteklis. Zelta āzis. Jā. Nu varēja viņš paaugt vēl. Kas šitas ir? Var pateikt? Man nazis no tādiem ragiem. Es neatceros, kā viņš saucās. Bet viņš ir otrādi uzlikts, taču viņš ir, kādā sakarā, kāpēc viņam šitā būtu jāstāv? Viņam taču šitā būtu jāstāv. Bet šitā ir Āfrika? Tas ir kaut kādas Kaukāza kalnos. Kaukāza, jā. Jo viņš bija šitā pielikts. Tirgojas nāži tādi no tādiem ragiem. Man ir. Jo es skatījos, ka galvas kaut pamatni jau nav. Es varu atsūtīt bildi, kā izskatās. Viņi visi bija numurēti, jo agrāk tas nāžet mednieki tikai varēja nesāt, un viņi bija reģistrēti kā augstais ierocis. Jā. Jā. Tā varētu būt, ka bija. Es gribu to grāmatu atrast, bet es viņu... Es neatceros godīgi, kā saucas šitais. Iestūķējis. Es vienreiz pētīju, bet es piemirsu. Kur ir mednieku, makšķernieki, Daba un draugi. Kur agrāk ir žurnāls, nevis žurnāls, bet avīzes bijis. Te ir visi izgriezumi. Pēc krejlapiņa, jā? Feisīti, jā. Biedrībai. Jā. Kur roņu mednieki. Sākās rekurs. Krejlapiņa aiziet. Rīls. Aiziet. Tev griezt vajag. Cilvēki visādi te lika. Zin kā ir. Roņu medību. Baikals, nē. Nē, bija roņu medības, bija otrajā lapā jau bija par roņu medībām. Bet, zin kā, šito visu vajadzētu izlasīt un iepazīties ar to visu. Tev daudz darba veicīt. Pa vakariem. Neparasts uzbrukums, baltais lācis. Vēl bija kaut kādi vecie žurnāli, kādi ir bijuši. Bet kaut kur es viņus esmu pagaidām liestoties. Tie vēl kaut kad nāks ārā. Un tad jau mēs te būsim sastruktūrējuši. Te būs ko ilgos vakaros lasīt. Jā. Te ir. Te vēl interesants ir tāds. Kas vēl interesants? Es šitos vēl neesmu apskatījies paga Latvijas. Kas šitie tad? Skaidra ziņa nav, kas tie tādi ir, pateikšu godīgi. Masta numuri? Nē. Pat nav ne mazākās nojausmas. Kurš zina, kas tas ir? Pasakiet mums, lūdzu. Ka varētu būt kaut kas ar jo te vesela paka ar viņiem. Kvartāliem saistīts. Bildes, grāmatas. Es nevaru atrast. Bez jārēs, ir tik savilkos tikko. Es nevaru atrast. Es biju atradis vienu grāmatu par medniekiem. Bet kur es viņu noliku, to es vairs neatceros. Kas tur bija? Par ko? Tieši? Tur bija, principā, par tādām problēmām, ar kurām mēs šobrīd tur saskaramies, par zvēru uzskaitēm, par medīšanu, par to, kā medīt, kā labāk nemedīt, ko darīt, ko nedarīt. Un visādi tādi brīnumi, kur. Tev te arhīvu jābūvē tad. Viņš jau tādā formātā ies, šitas. Mūsdienīgs? Šitie ir... Numuriņi, gaļiņi. Šities ir inventāra numurs. Inventāra? Šitas ir mednieku makšķernieku biedrības inventāra numurs uz krēsliem. Dievs, sapratu. Šitos rekur piešķīra suņiem.
Latvijas mednieku biedrību šķirnes medību suns. Un katram bija numurs? Nu, tā sanāk, jā, kur ir 420. numurs. Un uz siksniņas vajadzēja nesat? Es tā pieļauju. Kur ir kaut kādas suņu medaļas. Te ir no šitās ir... Medību suņu izstāde. Šitas ir no medību trofeja izstādes medaļas. Šitā man arī tik patika. Te ir tā 93. gada Lusis Grāvēts. Un tas ir Igaunijas kaut kāda izstāde. Šitā. Saldus 99. Saldus 99. Tagad, kur bija? Tie mazie štrumtiņi ir tik interesanti. Tad es saku, te ir no viena gala jāņem un jākrāmē, un tad jau tā struktūra pati izveidosies. Tagad tas viss ir vēstures siena būs tāda, jā? Vitrīna, sekcija, vitrīna. Būs ko padarīt, padarīt. Būs, pavisam noteikti, ka būs. Jā. Tā man te izskatās, šitas bija, te ir, kur ielūgumi ir. Tipogrāfija drukāti. Jā. Saldu jau agrāk arī Jelgavas tipogrāfijas filiāls Saldu. Jo Saldu arī agrāk bija tipogrāfija. Daudz, ko tipogrāfijas bija. Jā. Latvijas PSR mednieku makšķernieku biedrības Saldus nodaļa lūdzu jūs piedalīties nodaļas konferencē 1983. gadas 26. februārī 11. Saldus SCO zālē. Darba kārtība. Nolas ir pantiņu. Tūlītās nodaļas padomas atskaites ziņojums, nodaļas revīzijas komisijas ziņojums, nodaļas padomas vēlēšanas, revīzijas komisijas vēlēšanas, delegātu vēlēšanas biedrības 16. kongresam. Baigā programma. Bet pantiņš ir ļoti labs. Tu saņemies, tad zini, kā skolā. Kā skolā ar izteiksmi. Daba būs pasargāta no briesmām vienīgi tad, ja cilvēks to kaut nedaudz iemīlēs, vienkārši tāpēc, ka tā ir skaista, un tāpēc, ka viņš nevar dzīvot bez skaistuma. Piestrādāt pie izteikuma vēl vajag, bet es droši vien sliktāk nolasīt. Atgriežamies pie tā paša visa sanāk, kad tas, ko kādreiz kāds ir uzrakstījis, citēšu, Ž dorsts, bet kas ir Ž, nemācējuši pateikt. Žorš, bet neizklausās pēc latvisku uzvārdu. Tad viņiem viss tāds strukturēts, viss kaut kas ir bijis, redz, pasties, mednieki ir taisījuši tās sienas avīzes, ir ar biotehniskie pasākumi, ir sacensības, kur šitas arī ir tas to laiku fenomens vimpeļi. 3. vieta biedrības kausa izcīņā stenda šaušanā. Tad ir, kur uzvarētāju komandai biedrības meistars sacīkstēs draudzības sacensības stenda šaušanā Saldu 74. gada vimpelis. Šķibīs drukās? Saldus nodaļa, mednieku makšķernieku biedrība, FK, SK, to gan es nezinu, kas tas ir. Nopietni te. Bet, tā visa vēstura apakšā ir pamatīga. Mēģināt to visu sastrukturēt. Un arī kaut kādu, zin ko, man liekas, ka vajag tādu to laika joslu. Kas kad ir noticis, lai arī tev, lai viņš ir pārskatāms, lai tu pats saproti, kas kad ir bijis. Ir laba ziņa, tas viss neaizies zudumā. Cerams, ka tu saglabāsi to visu pasākumu. Tas jau, kā jau es tev teicu, tā sākotnējā ideja, tai ēkai pielietojums bija nedaudz savādāks. Bet tad, kad es to visu ieraudzīju, kas te ir iekšā, tad es sapratu, ka šito nevar miskastē ielaist. Šitas nav miskastē ielaižams, šitā ir reāli mūsu vēsture. Jā. Saldus rajonam tā pavisam noteikti ir vēsture. Bet te ir informācija arī par citiem rajoniem, grāmatās un daudz kas. Kaut kas ir, jā. Vismieglīgākais bija tas, ka man vakar zvanīja klients, prasīja par jaunajiem tēmekļiem. Mēs tur viņu runājam, es viņam prasa no kurienes, viņš no Pļaviņām. Es saku, jums jau tur tos brievišus tur tā baigi nevajag skatīties. Kā tu tur, varbūt tev vajag citu. Nav jau tā kā Kurzemē. Es saku, es zinu, kā ir Kurzemē, es pats medīju Kurzemē. No kurienes tev? Es saku, es no Saldus.
Es līdz 88. gadam saldu medīju, tad es pārvācos. Saku, te jau tu esi manā kartotekā. Kādā kartotekā? Saku, kā teikt, sanāca pie kantora ēkas mednieku makšķernieku biedrībai tikt. Saku, paskaties mani. Saku, labi, pastīšos. Pastījos, jā, Džeks ir iekšā. Aizsūtīju viņam bildi, viņš saka, oi, kāds jauns gurķis. Bet tāds flashbacks atpakaļ patīkams. Zin kā, viņš uzreiz atgriezās tajos laikos. Ir tāds lēciens atpakaļ. Paskatīties, tur brīžiem arī, zin kā, es ik pa brīdim kaut kādā brīdī saņemos tam kartiņām pieķerties, un vajadzētu viņas tā kā smuki arī pēc alfabēta salikt. Tur ir pēc alfabēta, bet ir kaut kādas kastes, kas ir vienkārši, salikts. Interesanti pastīties tiem pašiem savējiem, sava mednieku kolektīvu biedriem, kuri jau ir pieklājīgā vecumā, bet stendi šaušanas sporta klases ir izpildītas un pastīties tīri uz viņiem jaunības bildes jau, un tas pilnīgi savādāk izskatās. Jā, un cilvēkam vēl viens iemesls atbraukt uz šeit. Jā, es domāju, ka tie, kam kādreiz ir bijusi kāda saistība ar Saldas mednieku makšķernieku biedrību, es domāju, ka droši varēs atbraukt ciemos, pastāstīt, ko viņi atcerās. Tas noteikti man noderēs kaut kāda ekspozīcijas, kā teikt, veidošanā. Man jāparunā ar Robertu. Man paralēli klasē gāja tāds Roberts Sipenieks, viņš ir Latvijas kara muzejā, viņš Airīšu to te muzeju vada. Jāprasa viņam, kā viņš tur ar tām kartotekām tur tiek galā. Bet jā, te ir vismaz 1500 ar biedra kartiņām, ar tādiem pat, te ir arī jauni puikas iekšā, kas jau ir pieteikušies, viņiem pat nav pilngadība sasniegt, bet viņi jau ir tā kā pieteikušies, lai kļūst par kandidātiem. Jā. Paklau, mums šaržiki mēs skatījāmies par svarkošanu, bet tagad svarkot nevajag. Tur ir uzparīgtas speciālis priekš tā, jā. Viss. Lietuviešu lukturi nomiruši. Skatās, man arī šities nedēļ. Leišu lukturi ir, kā teikt, beiguši pastāvēt. Kas mums te ir? Mums te ir jaunais Nokpiks Lumī sērijas termokamera, arī būvēt tālmēra. Gabarītos vispār nav pamainījusies. Un vēl, kā teikt, ir iemānījuši tālmēri iekšā. Es pat teikšu godīgi, kad es viņu vēl neesmu pat dabā apskatījies. Kuram matrica viņa? 380. Šitam ir 380. Maziši. Ļoti parocīgi. Tad te ir pa gradācijām. Šitais man visvairāk interesē. Skatos kaut kāds jauns. Es testēju ar 600 vistu. Šitā arī ir ar 600. Šitā ir ar 600 un iebūvēto tālmēru. Numuriņš. Un tad ir cits burtiņš. Burtiņš, jā. Tad ir vista, kur 50 abas divas vienādas, bet liela nianses. Platāks šitais. Jā, kā viņus atšķir. Jā, tagad es speciālists vistās. Ir bišķiņi platāks, noteikti korpusā tur ir kaut kādas izmaiņas, bet 1280 sensors. 1280 uz 1024. Lēcā iebūvēts tālmērs. Šitā būs uz mežu jāizved. Redziet, es ar šito pavadīju 2 nedēļas. Priekš kā mēs viņu paņemu patestēt. Tagad es zinu, ko es gribu. Jā, un tagad tādā iziet tūkstošniece. Es pat nevaru iedomāties, kādas, šitais ir fantastisks, bet šitā, tu pēc tam pastāstīsi. Kaut kas ir jāiefilmē, jā. Bet tur droši vien ciparu diapazons arī atšķirās. Ja? Vai es pat no galvas tev, godīgi sakot, nemāciešu pateikt, bet... Bet jūs vienmēr varat iet un inferē un optikas spotu atrast. Optikas spotu lapā viss ir atrodams, viss ir pieejams. Šitais baigi interesanti. Apskatāms. Tāds padargs binoklis sanākt. Fantastiski. Viņi jaunajā atjauninājumu uzlika monoklim balistisko kalkulatoru. Jā. Man vispār patīk, ka viņam ir tālmērs, ka tu mēri. Nomēri, tu ievad datus, tu nomēri, un viņš tev... Jā, ievadi savu balsi. Viņš tev parāda? Viņš parāda, es neesmu pat apskatījies, pateikšu godīgi.
Es godīgi neatceros. Nē, viņš tikai vertikāli parāda. Nav vertikāli viņš parāda. Jā, jo vēju nē. Viņš tik gudrs nav, bet es biju pārsteigts. Viņš tieši stāvēja, skatos atjauninājums. Es uztaisīju, skatos parādījies. Tad es nevarēju saprast, kas tur notiek. Man bija skenēšanas režīma ieslēgts Talmers. Viņš fantastiski šī uzparīgi strādāja. Vienkārši kur velc, viņš momentāli nolēma. Bez nekāda kļūda. Bez logiem. Jā, superīgi. Tas bija fascinējoši. Un izrādās vajadzēja pārslēgt. Viņam rekrutās 2 pogas paspiež. Viņš pārslēdz režimu uz single. Un single, kad nospiež, viņš te uzreiz labai pusītē. Viņš parāda tavu balistiku. Es gan nezinu, jāapskatās, kā ir latviski iztulkots, bet šitiem jau ir arī latviešu normāli, viss kārtībā, jā. Bet single kā rādās? Es pat nevarēju atcerēties, kā single rādās iztulkots. Dūdās palūrēsim. Man liekas, viņš te arī ir. Bet Knockpicks visa sērija ir jau ar latviešu valodu. Viennozīmīgi. Bet, zini, es tur jebkura valoda ieslēdz, viņi ir ļoti saprotami. Tur viņu ļoti saprotami uztaisītē. Kā es saku, tā kā iPhone'iem. Priekš cilvēkiem. Nē, tos es arī atstāju. Rekur ir balistiskais te, rekur šitais. Tas arī ir, ko es testēju. Tam ir? Parādi. Nē, šitam man liekas, ka nav. Parādi. Šitam. Jā, šitam ir balistika. Šitam atjauninājumu vajag uztaisīt, un tad viņš parādīsies. Jā. Bet paspēlēs, viņš mērā zibenīgi un forši. Respektīvi atkrīt. Man visu laiku bija tā koncepcija, jo es ar Nočniku daudz tomēr mediju. Un Talmers nakstiniekam man nesevišķi patīk. Zini, kas man silda sirdī? Šitie manējie tulkojumi iekšā latviešu valodā. Tu pats tulkoji? Protams, viņas tev atsūta. Savādāk Google Translate, kā viņš iztulko, kā bija šitas tēmēšanas krusts. Es aizmirstu. Bet vienmēr sakot, Google Translate retiklu iztulko. Tu, kad izvēlēs tur režīmu, tur latviešu valoda, un viņš uzreiz latviešu valoda un C iekavās copyright. Toms, jā. Zin, bet nē, ir kaut kur pārakstīšanās kļūdas, ir tēmeklī. Approved by valodas centra. Violets, tumši, zaļš, varavīksne, sarkans, silts, melns, silts, bet tēmeklim bija kaut kāda pie krusta krāsām bija, tīra druks kļūda. Bet, jā, es nepievērsu uzmanību. Šitas šokur jāved uz mežu ir. Te jau ir. Es nepasteicu te līdz galam. Es atvainojos. Ar nākstnieku. Es jau par šitiem jau. Es vislētāko paņēmu, bet tur bija problēma. Man līdz 500 metriem es neko neredzu, nevar atrast. Šitais cauri sīt 600 to cauri sīt visam mežam gandrīz. Tas ir rūpīgi sākot. Nē, zin kā, viņiem jau arī tas, man pašam, es staigāju šito te Finder vēl. No vistām es vēl baigi neesmu staigājis. Bet, ar ko jārēķinās, kad šitiem jau ir termālā jūtība 15 mK, Finderiem vecajiem, viņiem bija 25. Viņš jau koši miglēja cauri, kad tu ieraudzīji. Talmeru. Un man uzreiz tas ir viss, kas man trūkā. Talmers ar balistisko, tā būs pareizā. Viss. Man viena iekarta, man vajag atrast, viss. Tālāk es eju uz to pusi, es zinu attālumu. Ne, tu jau ar šito pašu jau tu arī vasarā var pilnīgi normāli operēt uz buciņiem. Nomēri, caks, viņš tev parāda. Jā. Un tev konkrēti parāda, cik tev vajag pa prāvačkas. Superīgi. Man patīk atjaunot. Es teikšu, ka viennozīmīgi, ka tā būs mana nākošā iekarta. Viņš nav pats mazākais, bet tas, kas man patīk, kad viņš nekad nelien ārā no gabarītiem. Jā. Es vislabāk atradu lentīti piekabinē šito te. Un viņš te paņem aiz jakas. Un viņš tev drošībā. Jā. Siltumā. Superīgi. Pieslēdzās arī pie
Tagad visas iekārtas gandrīz pieslēdzas pie telefona, un tu vari operēt no telefona. Šitiem ieslēdz gulēšanas režīmu, viņš atslēdz ekrāniņu. Jā, ekrāns atslēdzās, telefonu tev visu, skatīties. Un tu telefonu vari vienkārši operēt arī visus iestatījumus, visu taisīt telefonu. Un video, un viņš neraksta iekšā, viņš raksta uz telefonu pa taisnu. Jā. Tev nevajag pārdzīt. Tas tādi mazi knifiņi, bet man patika. Šitos es redzēju? Oi, vecīt, es skatos, jā, es piedalījos vienā unpackinga. Mēs iebraucam Rīgas ofisā. Man meita atverā, es tā pasiekalojos. Šito darbināji? Nē. A, kas tas ir? Paņemsim šito te malā. Rekur, šits ir... Tas ir optiskais zooms? Viņam vēl ir optiskais zooms, tur jau tā lieta. Jo, Abi divi, šitie ir 1200 sensoru tēmekļi. Principā niknākais, kas mums var būt. Atšķirība tāda, ka šeit ir opcija tikai par digitālo zoomu. Tad šeit ir opcija par to, ka tev ir digitālais zooms, ja nepieciešams. Un tev ir optiskais zooms, ka tu piebrauc klāt vēl displejā iebrauc iekšā. Bet tā displeja izšķirtspēja ir uztaisīta tik jaudīga, ka nav tā sajūta, teiksim, tā kā uzlikai, ka tu, piemēram, uzgriez palielinājumu termālai uzlikai, ka tu iebrauc pikseļos iekšā. Šeit tur vispār pikseļi nav, tev ir vienkārši kapitāla bilde. Tikai ar optisko palielinājumu. Nu, protams, un tieši tāpat kā vistām lēcā iebūvētais tālmērs. Lēcā iebūvēts tālmērs, balistiskais kalkulators. Te augšā, jā. Balistiskais kalkulators, optiskais zooms. Nu, optiskais zooms, es teikšu, kad kosmiski. Jāgaida, kad konkurenti sāks kaut ko līdzīgi ražot. Nu, visticamāk jau, ka tā arī būs. Šitiem skrūvējums. Tā kā... Šitam ir skrūvējums bateriju kompartments, tam ir uz kliku. Tu tāds metāls. Protams, korpusā viņš arī pēc sajūtām ir smagāks nedaudz, bet... Nu jā, te ir jūtami. Nu jā, tas tālmērs tur ir jāiemāna iekšā un... Diba no augšas. Jā, es līdz šitām uzpariktiem vēl neizaugu. Es, ja godīgi, nekad nemēģināju... Tā kā, bet, zin kā, labā ziņa ir tā, ka šitie te ir 4 modeļi. Ir ar 35. lēcu 380. sensors, arī optiskais zooms. Visi aprīkot ar optisko zoomu. Tad ir 50. lēca bez tālmēra, bet 640. sensors 50. lēca ar tālmēru un 640. sensoru. Un tad ir 60. lēca ar iebūvētu tālmēru un 1280. Man uzreiz tev jautājums, bet man liekas, ka tu neatbildēsi. No. Kad es uztaisīju atjauninājumu vistei, kuricai, parādījās balistiskais kalkulators, viņš pie Wi-Fi parādīja 3 opcijas. On, off un kaut kāds TC links vai kaut kas tāds. Kas tas ir? Tas ir varbūt kaut kāds iekšējais savienojums. Es teikšu, ka ja jau tu nevar nosaukt. Nē, es domāju, ka... Es neatceros vienkārši precīzi. Bet agrāk bija tikai 2 opcijas. Ieslēgt Wi-Fi un izslēgt. Tagad pieslēgt kaut kādam. Man liekas, ka tas ir... Nav tā, ka viņi savienojas kopā, kas būtu arī loģiski, ja man ir tēmeklis bez tālmēra. Es tevi sapratu, es tevi sadzirdēju, bet es paņēmu 60. Jaudīgo vistu, es pastīšos šajā, kurā ir atjauninājums iedzīts iekšā. Es sapratu, ka tu man atbildēsi nevari papēt. Ļauj man... Tad paņem 2, atjauninu un uz mežu. Nē, es tās jau paskatīšos. Tas ir svaigais produktiņš. Tas karstais pīrādziņš. Kā es iekapāju tev. Redzi, lietotāji, testerīši. Vairāk zinu nekā pārdevēji. Tāpēc es tev pastāstīju. Pilnīgi godīgi arī atbildu, ka es pēdējās 2 nedēļas dzīvoju šeit. Nu jā, es tev tikai nosatīju nesen. Enlings, jā. Es zinu labāk par tevi. Es pat nezinu. Nevar būt tā, ka viņi savienojas kopā. Papētīšu, man interesanti atbildē. Šovakar šito te papētīšu, aizrakstīšu ražotājiem.
Jo man čatā, bija un tad jau būs interesanti, kaut kāda jo atbilde. viņi šitie te tēmekļi ir ar talmeru un bez, un kas būtu loģiski, ja es paņemu bez talmera un man ir uzparikta tāda, tad viņi savienojas kopā un pārsūt datus uzreiz uz tēmekli, vispār būtu interesanti. Jā, bet kā tu tēmeklim jau uzreiz, kad viņš datus parāda? Es nezinu, man interesanti. Nu labi, noskaidrosim. Ot šitais man kopā, kas strādā, man baigi interesanti. Ja mēs līdz tam, kad podkāsts jau nebūs līdznāts, būs noskaidrots, kas par N-Link, tad šeit būs apraksts, kas ir N-Links. N-Links Vistai vai N-Link Vista var savienoties ar tēmekli, kam nav tālmērs. Un šitiem es arī ļoti gaidu salīdzināšanu, kādu bildi. Es biju sajūsmā. Starp šito un šito? Jā. No abas uzlikt? Jā, tūkstošnieks, es domāju, tur... kur vēl? Pagā, ir kolēģiem, ceha kolēģiem tūkstošnieci monoklis? Ir, man liekas, bet knapāks tūkstošnieks. Jā? 1024, ja nemaldos. Man jāapskatās, bet 1280 noteikti nav. 1024. Respektīvi, tas ir visjaudīgākais šobrīd. Jā, šitas ir visjaudīgākais vienos vārtos. Vienos vārtos. Šeit ir uzvaru vienos vārtos. Šitas ir tēmeklis, ko vienotu valstī šauj. Šogad atkārtosi? Nu jāskatās, kā darbiņiem būs. Te arī daudz darbiņu, bet man plāns arī ir aizbraukt. Vajadzētu jau šogad viņu, kad arī sataisīties. Bet vēl visādi jaunumi. Nu, aizstāstī. Uzrakstīju Zemesardzei, Saldus nodaļai, beigās tur savienojās ar Kurzemes 4. brigādi. Jā. Un ir dota atļauja medniekiem, saskaņojot, protams, ar Zemesardzi, apmeklēt Skrundas poligonā šo te militāro pilsētiņu, kur ir 300 metru šautuve. Mēs varam arī aizbraukt uz turieni pašot. Jāizdomā, protams, koncepts, ko mēs tur varam darīt, ko mēs tur nevaram darīt. Jāizbrauc izpētē. Ar pusautomātiem. 223. Ar 223. Pa nakti. Nu, to mēs vēl skatīsimies. Pagongi. Es vispirms aizbraukšu izpētē, parunāšos, sapratīšu, kādi ir laikapstākļi tur. Un 20 ar 22 LR. 22 LR. Es domāju, ka 22 LR 300 nekā varētu pilsētas vidū. Bet tu biji tajos tur Lietuvā mačos. Baigi tālu. Nav, man blakus. Kur? Man rādīja lejā zem Viļņas. Nē? Nē, man bet kaut kādā kartē rādījās lejā zem Viļņas. Tur aiz Pašvālis kaut kur tālāk bišķiņi. Tur nav tālu. Man vispār 70 vai 100 kilometri. Nu, labi stāst. Tu uz to es gribēju aizbraukt. Šitais interesants. Man nesanāca šitais svētdiena. Tur ir pamatdoma. Veči man tur liepainieki braukā. Jā. Un vēl daži. Zveriņu silueti. Un viņi salikti. Tev ir stage. Ja? Tu atnāk. Tev ir tiesnesis. Jā. Viņš tev pastāstā. Kādi noteikumi kas. Tev ir 5 mērķi. Un viņi salikti visādas distances. Tev vienkārši iedots koridors, limits. Jā. No kurienes meklēt līdz kurienei. Viss. Un tev diapazona no tur 20 metriem no sākuma līdz respektīvi 200 metriem tev tie mērķīši salikti. Vienkārši krūmos. Visādi siluetes zvēri, tur lācīši, vilciņi, viskās. Bet no rokas? Nē, ar statīvu, ar 3 kāju, noliecīs. Un to pirmais, ko viņš dara, tu pasaki gatavs, viss, tu sāc šaut. Es šauju pirmo reizi, vispār bez saprašanas, kur meklēt. Un tev jābūt talmēram, protams. Tur nav tā kā nezinītī. Tur ir nezinītis. Tu nezini, kur viņi stāv. Tu nezini jo iepriekšēji arī cilvēki, kuri gaida, viņi nevar iet skatīties stage. Nu, un viņi nedalās arī ar informāciju. Un man ir binoklis ar talmeru. Fantastiski vispār strādā tādu. Tev plašs redzējums? Jā. Nē. Būtu interesanti, bet viņi diez vai silti. Viņi jau atstā patās ārā, viņi būtu augstāki nekā vispārējais. Varbūt. Noteikti. Varbūt, ja saulīte būtu, viņi siltumu signatūru radītu.
Un tu atrod viņus, un tu pasaki, es šaušu pa tādu un tādu. Jā. Nu, apmēram. Viņi visi runā, protams, lietuviski, angliski, krieviski un daži latviski. Nu, protams, kaimiņi kā kaimiņi. Jā. Respektīvi, ar komunikāciju vispār problēmas nav. Fantāstiski, viss mierīgi, bez steigas. Un tad tu sašauj tos mērķīšus. Pārējiem uz nākošo steidžu. Un tā viņi izmetātie, un cik tur bija, 5 disciplīnas laikam bija. Jā. Un viena disciplīna bija uz laiku, kur tev palikošais laiks ir bonus laiks. Bet viņi tā kā saslēpti ir vai? Jā, viņi ir reāli saslēpti. Nu, tev vienkārši jāmēģina viņi vispār atrast. Ir, jā, tu sākumā atrod. Es tam mēģinu, kā pirmo reizi, es mēģināju vienkārši atrast. Sākumā es tur meklēju 20 metros, nē, kaut kur plus mīnus diapazona stāv tur 80 līdz 150 metriem. Tā. Un izmetāt. Un, viņi necenšas viņus tā paslēpt, lai tu neatrastu. Jā. Bet, ir ko pačakāt. Ir. Un cilvēki, tie, kuri mērīja, piemēram, ar talmēru, ja? Viņam nav plašais redzējums. Man ar binokli, superīgi bija. Tev redzes lauks plašs. Protams, tev vieglāk pārskatīt. Uzreiz nomērīja, mierīgi. Pang. Viss. Superīgi. Un uz laiku arī. Man palika bonus. Man tieši draugs pazvanīja, kad es stāvu kalkulātora vādu. Tur nekur nesteidzies. 8 minūtes uz disciplīnu. Tieši zvana draugs, es viņu nometu, tad ievadīju datus, viss. Jo 22 LR tur ir starpība. Tur klišs. Jo es sākumā arī uzsāku nepareizi barabānu uzskruvēju. Nevis 1 mīlu, nevis 1,5 mīlu izskruvēju, bet 1 mīlu. Šauju un domāju, kur man rokas no vienas vietas auga, ka es nevaru trāpīt, nevaru skatos. Jā. Vienkārši pusmīlu. Tur ir starpība liela. Ļoti interesants. Galvenais, viņš ir mierīgs. Bez stresa. Atbrauc, pagaidi, tev konkrēts laiks ir. Man bija šaušana 1. Manam kolēģiem 12. Mēs mierīgi no rīta apsēdamies, aizbraucam, konkrētā laikā izšauvam un visu. Tad viņiem pa posmiem. Pirmo vietu dabūja šitais te īpašnieka dēls, organizatora dēls. Es otru vietu dabūju, pats organizators 3. Ir jautājumi, ka viņi nezināja, kur viņi ir. Bet pēc laikiem es skatījos, ļoti labs laiks bija. Viņš tā kā kaut kādos posmos, jā? Jā, viņiem laikam 4 posmi. Jāpasaka. Bet man kas patika, tā pieejas nevajag tev ļoti daudz, lielas attālums. Principā šito disciplīnu var daudzas šautos realizēt. 2 sotakos, jo, protams, tā masā jau tur dancot normāli. Bez nekādām, tur pat nevajag 2 sotakus. Tālākais bija šitais te naudas mačs, sametās visi pa 10-nieku vai 5-nieku, es neceros, pa 10-nieku, pa dešiku, un šauva 220 metros. Tur gan jau vējš, un caur karjeru, es netrapīju. Es lai jau uztaisīšu disciplīnu, kā pa stūri jāšā vai gaisani. Jā. Bet cilvēki ir trapījuši 200, izrādās 220 nav tik viegli trapīt. Tas bija man pirmo reizi vispār 22 LR bija ļoti interesanti. Bet šito var, es saku, šaušanu attiecināt uz... Es gribēju uz viņiem aizbraukt. Es tā pasaku godīgi, es gribēju aizbraukt, bet es tajā Facebook lapā skatījos, un man likās, ka viņš ir kaut kur lejā riktīgais Viļņas. Un es domāju, nav, aiz Viļņas. Būs pīkstuls jāuzliek, jā? Jā. Ļoti interesanti, es visiem iesaku, un es ļoti ceru, Ilvars bija arī, viņš skaties, viņam arī interesēja tā disciplīna, un man ļoti iepatikās. Viņa ir ekonomiski pamatot disciplīna. Jā, viņa nav darga, un viņu var šaut visi, mednieki, sportisti, azarts ir visiem, tur var pa kategorijām, protams, sadalīt, un tā ir tā, lai nesēdētu svētdiena vai tur sestdiena mājās, starp sezonām kaut kādam, vienkārši aizbraukt tā patīkami, mierīgi, bez stresa izšaut. Super, 10 no 10 lietuviešiem lieko. Tā. Artūr, interesanti. Priekšā ir daudz darba. Es pat teiktu rūpjāk. Tev milzīgi daudz darba. Ir daudz darba, bet es domāju, ka pēc manām provizoriskajām, optimistiskajām aplēsēm
domāju, kad uz maija sākumu jau noteikti visam vajadzētu jau griezties. Atveršanas diena būs? Man tikko... Paga, saldu, kad ir pilsētas svētki? Svētki ir maija beigās. Maija beigās ir saldu svētki. Uz tiem mēs, kā teikt, man ir ķecerīgā ideja pagalmā uztaisīt telti, sarunāt ar saviem medību biedriem, aizvest uz Dobeli, uztaisīt miltiņos pankūkas. Tur garšīgas pankūkas taisā? Uztaisīt pankūkas un tad visiem, kas nāks, padalīties ar pankūkām. Bet ne pārdot, bet padalīties, jo sadāk, ja tu pārdod, ja tu pārdod pankūkas, tad tev jau vajag visus papīrus. Jūs varat pēst pankūkas. Cik es saprotu, nevajag. Pankūkas. Tev būs tik daudz pankūkas, ja tev viss saldus atnāks? Nu, galvenais jau, lai atnāk, bet lejā būs jāiet arī pašaut. Ja lejā gaisens. Šaušana. Jā, un kamēr mēs runājam jau šobrīd, pankūks. Kamēr mēs jau šobrīd runājam, ja man tikko atsūtīja... Kurš datums? Es jau uzreiz kalendāra ielikšu. Tad jau mēs viņu noinformēs. Tad gan es kaut kādu video ielikšu. Man sevišķi arī pankūks no Dobeles. Labā ziņa tā, ka cūkai jau ir vadīklis atnākušas. Vadīklis jau cūkai ir atnākušas. Ģirds tam, kurš neļauj man viņu reklamēt. Šautauts viņam. Viņam zelta rokas džekam, viņš visu kaut ko mākos. Es ar viņu diskutēju, rādīju. Viņš kaut ko feisīti iemeta, man bija, kas tas ir. Viņš skaidroja, ka tev pults kaut kāds, vēl kaut kāds. Jā, viņš tur... Es tagad zinu, kur griezties, ja elektronika vai kaut ko. Tad mums ir labi plāni. Mums ir karaliski Es saku mums, tāpēc, ka es braukšu. Mums ir karaliski plāni. Atklāšana būs, uztaisīsim atklāšanu. Tā kā, jā... Šodien es domāju, ka viss brālīt, es gribu vēl iet pastrādāt. Šis nebija plānotais pasākums. Man vēl jānoš, kur ir sienas. Tas ir punkts 1. Mums jābrauc uz Ventspili strādāt. Tev vēl jābrauc uz Ventspili strādāt. Un es strādāt tālāk arī. Viss. Tiekamies šautuvē. Jā, un cerams, ka pagrab šautuvē. Ielieciet mums lūdzu laikus un pierakstieties. Jo mēs priekš kaut kā strādājam, bet nav pieraksti. Skatījumi jau ir. Pat piskas nav. Pat piskas skatījumi, paldies, liels. Bet laiku arī var. Vai kā viņš saucās? Pašīts? Nē. Pašīts jau ir, ka tu sev nofečē. Laiks? Nē, kā viņš? Nē. Ikšķīts. Ikšķīts augšā? Thumbs up. Un pat piska, jā. Pat piska laiks, jā. Ļoti svarīgi. Tad mēs varēsim vēl vairāk darīt. Davai. Čau. Kat?